Labrīt visiem! Šodien mums atkal ir būvniecības informācijas sistēmas seminārs, bet šoreiz mums ir par būvkomersantu reģistru, un šodien tātad vairāk iziesim šādām tēmām cauri, kas attiecās uz būvkomersanta reģistra e-pakalpojumiem, un tā skaitā arī par deleģējumiem, lai šos e-pakalpojumus izmantot un iesniegt. Tāpēc pirmā tēma mums arī šodien būs par deleģējumiem, tad par e-pakalpojumiem, tad jaunais e-pakalpojums par ārvalstu būvkomersantu un individuālo komersantu ikgadējo informācijas iesniegumu, kas saistās tātad ar šodienas galveno tēmu, ka ir mainījusies šī te kārtība, kā par ikgadējo datu iesniegšanu, kad tagad šo informāciju iegūst no datiem un arī rēķinus veidos automātiski. Tāpēc pēc tam tālāk būs šī tēma par automātisko rēķinu veidošanu, kā viņus veido, kur viņus var ieraudzīt, ka par to tiek informēti būvkomersanti, tiek pēc tam arī informēti par to, kad nav saņemti šī informācija vai kad pēc vēlāk būs ar par to, kad nav apmaksāts un pēc tam arī nobeigumā par šo izslēgšanu, ja nav samaksāts vai saņemti šie dati. Un tad arī pēdējie punkti ir par ikgadējo datu atrādīšanu, kas mazliet ir mainījies, un pēdējais mazliet par klasifikāciju. Bet jā, šodienas seminārs mums ir viens stundu, tad 1 stundu rādu stāstu, un pēc tam būs iespējams uzdot jautājumus rakstiskā veidā, kur man šodien arī palīdzēs citi kolēģi no būvkomersanta reģistra un kolēģi Alla, bet tad vēlāk mazliet jautājumu sadaļa tiks ieslēgta, plānots bez 10:11. Un šodien semināru vadīšu es, Ilze Auzurai, kas pārstāv Tieto Every Latvija. Tātad pirmā tēma mums par deleģējumiem, tātad šī tēma gan jau ir kādā no semināriem rādīt un stāstīt, jo šie deleģējumi jau piegādāti mazliet agrāk, jau šīs tiesības ir pieejamas kādu laiku, bet tātad šeit ir uzskaitīti šo tiesību aprakstiņi un tiesību nosaukumi, kādi ir iespējami, kad veidot deleģējumu atzīmēt, un tad priekš e-pakalpojumiem ir šāda veida deleģējumi. Tiesības, būvkomersanta reģistrācija e-pakalpojums, tad ir par izmaiņu iesniegšanu e-pakalpojumos, tad ikgadējo ziņu iesniegšanai, tad atkal izslēgšanai, klasifikācijai un klasifikācijas datu uzturēšanai. Jā, šeit ir ielikt arī šie paskaidrojumi katrai tiesībai, kas arī pieejami pie šīs tiesības, kad veido deleģējumu zem i-burtiņa, jeb skaidrojuma, un šeit vairāk uzskaitīts tas, lai jūs mierīgi varat pārlasīt, izskatīt ļoti zem i-burtiņu, viņš tāds cimparlīgs, viņš parādās, un tad jāpaspēj ātri izlasīt. Tātad nākamajā slaidiņā būs mazliet tāds bildīts, kāds bija deleģējums pirms šo tiesību ieviešanas BIS sistēmā. Tātad veidojot deleģējumu tiesību saraksts ir diezgan garš bijis jau pirms tam. Tātad redzam, kas tiesības vairāk attiecās uz šo juridisko personu darbu uzdevumiem, ja pēc tam par pārstāvjiem, pēc tam ir priekš vedlupa, pēc tam priekš eris, un tad nāc klāt mums šī būvkomersanta reģistrēšanai, ja? Un tad, protams, vēl atsevišķās tās tiesības, kas attiecās vēl uz būvniecības lietas vešanu pašā sākumā, ja? Tātad tas ir arī tās pašas tiesības, ko veido priekš būvniecību vešanas, tajās pašos deleģējumos arī ir būvkomersanta reģistram šīs tiesības. Protams, es pēc tam arī sistēmā parādīšu, kur šos deleģējumus tātad
veido, jo šos te e-pakalpojumus, kas attiecās uz BūkomerSanta reģistru, tātad var iesniegt vai nu juridiskās personas vienpersoniski parakstiesīgās personas, vai tātad persona, kas ir saņēmusi deleģējumu. Un nākamajā slaidiņā tātad ir šī te informācija, kurš un kur var reģistrēt deleģējumu. Tātad, pirmkārt, šos deleģējumus var veidot, reģistrēt publiskajā portālā juridiskās personas pārstāvs. Ar tātad šī te parakstiesīgā persona var veidot deleģējumu citai fiziskai personai, kas ir kā darbinieks šajā juridiskajā uzņēmumā. Ja parakstiesīgās personas ir vairākas un nav ar šo te vienpersonisko paraksta tiesību, tad veidojot deleģējumu ir saskaņošana ar citām parakstiesīgajām personām. Ja. Parakstiesīgās personas savukārt nosaka no uzņēmuma reģistra datiem, tāpēc arī saskaņojumos, kad parādās saskaņojuma formiņa, tad no uzņēmuma reģistra datiem arī parādās tās personas, kuras var atzīmēt, kas piedalās saskaņošanā. Un tātad pēc tam savukārt cita persona, kas ir saņēmusi no juridiskās personas deleģējumu ar tiesību administrēt pārstāvis, var tālāk turpināt veidot deleģējumus citām personām. Tātad, ja ir vairākas parakstiesīgās personas, tad varat nolemt vai izlemt, varbūt ir vērts piešķirt kādai personai šo te tiesības administrēt pārstāvis, lai turpmāk būtu vieglāk reģistrēt šos te deleģējumus citiem darbiniekiem. Ja, tātad, un vēlreiz mazliet atgādināšu vai atkārtošos no citiem semināriem, ar ko atšķirās pilnvaras no deleģējumiem. Tātad deleģējumus mēs veidojam uz fizisku personu, lai pārstāvētu juridisku personu. Ja mēs piešķiram fiziskai personai deleģējumu, tad šī fiziskā persona, autorizējoties publiskajā portālā, var izvēlēties darboties šīs juridiskās personas profilā un veidot tālāk nepieciešamos šos te elektroniskos iesniegumus, vai tātad darīt arī citas lietas, vai administrēt pārstāvis, veidot pilnvaras, ja, tad tas atkarīgs no tām saņemtajām tiesībām. Bet pilnvaras mēs tātad varam veidot uz citu fizisku personu, kas nav kā darbinieks, bet varbūt kāda cita piesaistīta persona, varam veidot pilnvaras citam uzņēmumam, kad arī tiek piesaistīts uz kaut kādiem atsevišķiem darbiem, vai kas ir jāizdara. Teiksim, tas visbiežāk attiecās uz kādu būvprojektu veidošanu, sagatavošanu, vai nu certificētu speciālistu vai BūkomerSantu mēs varam pilnvarot. Ja? Bet deleģējumus mēs veidojam tikai uz fizisku personu, kas ir šīs juridiskās personas darbinieks. Savukārt, tātad, ja nav iespējams veidot vai sagatavot šos deleģējumus no publiskā portāla puses, tas varētu būt, teiksim, ārvalstnieku gadījumos, varbūt tās arī pilnsabiedrību gadījumos, tad var vērsties tātad vai nu BūkomerSantu reģistrā ar lūgumu vai būvvaldē ar lūgumu reģistrēt šo te deleģējumu no BIS2 puses, jeb no BIS iekšējās sistēmas, kur darbojās tātad būvvaldes darbinieki, jo viņiem arī ir izstrādāta funkcionalitāte, ka viņi var reģistrēt pilnvaras un deleģējumus, tātad šajās situācijās, kad no publiskā portāla to nevar izdarīt. Ja. Un jāņem vērā, ja, teiksim, ir arī juridiskai personai parakstiesīgā persona ārvalstnieks, tad vispirms vēl jāreģistrē ir šī te persona kā ārvalstnieks, jāiedod arī lietotāja vārds un parālu, un pēc tam tātad arī deleģējums, lai šī persona var darboties juridiskās personas profilā. Ja, šeit tātad kreisajā
pusītē jums tad ir šī informācija, kad arī var paskatīties vēl papildus informāciju biežāk uzdotajos jautājumos, kas attiecās uz ārvalstnieku parakstiesīgo personu, kā tātad turpināt darboties juridiskās personas profilā. Bet, jā, tātad var būt arī divi gadījumi, vai nu ir juridiskā persona ārvalstnieks, un šādām personām, kas ir ārvalstnieku juridiskās, mēs nevaram noteikt parakstiesīgās personas no urdatiem, tad arī tātad var jāvēršās ir ar lūgumu reģistrēt deleģējumu no iekšējās sistēmas. Vai nu otrs gadījums, ka ir Latvijas uzņēmums, bet parakstiesīgā persona, kura nevar autorizēties publiskajā portālā ar vienoto autorizēšanās iespēju, tad ir nepieciešams veidot šo te lietotāju vārdu un paroli, lai var autorizēties. Un tad deleģējums nepieciešams savukārt, lai var pārslēgties uz juridisko profilu. Tā, mazliet tagad es parādīšu, kā tas izskatās, jebkur tā tad veido šos te deleģējumus, gan publiskajā portālā parādīšu, kur tas atrodas, gan pēc tam parādīšu, kā tad pārslēdzās uz šo te juridisko personu vai kur iekšējā sistēmā veido šos te deleģējumus. Man šodien plāns tātad ir rādīt pārsvarā mūsu BIS sistēmas testa vidē, jo, protams, produkcijas vidē es tā nevaru sagatavot datus un darboties, tāpēc mazliet darbojoties testa vidē, mazliet vizuālais izskats šobrīd atšķirsies no produkcijas vidas, bet es mēģināšu arī parādīt, kā jums izskatās produkcijas vidē. Tātad, autorizējoties publiskajā portālā ar vienoto autorizēšanās rīku vai vienalga vai ar paroli, ar šo te e-pastu un paroli, tad sākumā tātad parādās šis te loks, kā tālāk darboties vai nu fiziskās personas profilā vai juridiskās personas profilā. Tātad, ja persona būs vai nu parakstiesīgā persona, tad jau parādīsies, ka var pārslēgties uz šo te juridisko personu. Ja gadījumā juridiskā persona uzreiz šeit neparādās, bet jūs zināt, ka jūs esat parakstiesīgā persona, vēl tātad izmēģiniet šo variantu, kad šeit ierakstiet uzņēmumu reģistrācijas numuru, kur ir cita uzņēmuma pārstāvis, ierakstiet to un izvēlēties, jo tad tanī brīdī arī daudz šo te kontroli, ja pārbaude pret uzņēmumu reģistra datiem, ka varbūt tās tātad atrod jūs kā parakstiesīgo personu. Ja tas nedarbojas, tad jā, tad ir nepieciešams tātad reģistrēt no šīs te iekšējās sistēmas vai kādam citam ir jāreģistrē tātad jums deleģējums, lai var pārslēgties uz to juridisko personu. Tātad pārslēdzoties uz to juridisko personu, piemēram, uz šis gan man ir ārvalstnieks, es izveidoju sevīm jau deleģējumu. Šeit, šī gadījumā es arī gan izveidoju jau šo te deleģējumu no iekšējās sistēmas, no būvaužu puses, bet tātad, ja ir parakstiesīgā persona vai ir jau saņemta tiesība tālāk reģistrēt šos te deleģējumus, tad šajā te galvenajā panelī, šo mēs saucam par galveno paneli, kur mums ir mani dati, pilnvaras un deleģējumi jānospiež, un tālāk tātad ir jāskatās, kur ir deleģējumi. Tātad jāatver sadaļa deleģējumi, zem būvniecību pilnvaru deleģējumiem šobrīd tas atrodas, un jāspiež poga jauns deleģējums. Šādi te atveram šo te ievadas formu, kur mums ir jānorāda deleģējumā persona, var deleģējumus uztaisīt arī ar vienu piegājienu vairākām personām, tad te var ievadīt vai nu certificēts speciāls vai fiziska persona, kā jau es minēju, deleģējumus mēs veidojam tikai uz fizisku personu, tāpēc te ir tikai šie divi personas tipi, fiziski vai certificēts speciālists. Un tad, jā, ievada vai nu vārdu, uzvārdu vai certifikātu numuru, ja certificēts būvniecības speciālists, fiziskas personas gadījumā vadām personas kodu, precīzi vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.
Ja? Un šādā veidā pievienojot vienu vai vairākas personas, tālāk derīguma termiņu norādiet, tā kā, ja deliģējums neatiecās uz būvniecības lietu, tad stadiju neatzīmējiet, bet liekat beztermiņu vai datumu, un ja jūs neatzīmējat arī tiesības, kas attiecās uz būvniecības lietas vešanu, tad šeit būvniecības lietas, ja deliģējums attiec uz visām būvniecības lietām, nebūs obligāts, bet ja jūs kaut vienu tiesību ieliksiet šeit, tad tur prasīs vai norādīt būvniecības lietu vai atzīmēt šo te, kā attiecās uz visām lietām. Bet tātad nākamais ir jāliek šīs te vai nu vēl papildus tiesības tālāk, teiksim, šo te tiesību administrēt pārstāvjus, ko es jums tātad pieminēju, ka šī te tiesība attiecās, lai varētu tālāk veidot deliģējumus. Par pilnvarām redzat, ka ir šeit atsevišķa tiesība, lai varētu veidot pilnvaras no juridiskās personas citām personām. Ja, to tad arī izvērtējat, kādas šīs tiesības piešķirt jūsu darbiniekiem. Tad vēl ir atsevišķa tiesība labot juridiskās personas kontaktdatus, piekļuvas pieprasījuma sagatavošana, tas arī vairāk attiecās uz būvniecības lietām, bet tātad pašā apakšā ir šīs te tiesības priekš būvkomersanta reģistra. Un tātad šeit ir tās tiesības, ko es rādīju jums, kādas ir izveidotas speciāli priekš būvkomersanta reģistra, un tad atzīmēt. Un atkarībā no šīm tiesībām, ko jūs iedosiet savam darbiniekam, tad viņš tālāk varēs darīt no jūsu juridiskā persona profila. Un šeit arī ir beigās jāieliek apliecinājums, ja, kad ir tātad darbinieks, jeb ir līguma tiesības ar šo juridisko personu. Tad šādā veidā aizpilda deliģējumu, pēc tam saglabā, pēc tam vai nu tā tad ir poga, ka jāsaskaņo citām personām, ja veido šo te deliģējumu parakstiesīgā persona, kurai nav vienpersoniskās paraksta tiesības, bet es varbūt šeit arī norādīšu kādu speciālistu. Te man gan ir staging, cita testa vide, labi, uzrakstīsim. Piemēram. Tīri, lai es varu parādīt, ka es tālāk varu saglabāt. Jā, tad derīguma termiņš, jā, būs arī obligāts, tad vai nu skatāties, vai nu liekat datumu vai beztermiņa, bet, ja, kā jau es minēju, ja mums ir uz būvkomersantu attiecināmās tiesības, tad uz to stadiju neliekat, jo tas attiecās priekš būvniecības lietām. Un tālāk tātad būs pēc saglabāšanas poga apstiprināt, ja jau tai personai ir iedotas šīs tiesības administrēt pārstāvjus. Ja būs tātad parakstiesīgās personas vairākas, tad būs nodot saskaņošanai, un tad atvērsies formiņa, kur parādās personas, ar ko var saskaņot. Tātad šādā veidā sagatavot deliģējumus, un pēc tam šī persona arī šo deliģējumu varēs ieraudzīt ar atnākot uz šo pilnvaros deliģējumu sadaļu, bet pie saņemtajiem deliģējumiem. Jo, jā, pierreiz varbūt pieminēšu to, ka šī sadaļa deliģējumi vai saņemtie deliģējumi atšķirās, ja ir tiesības veidot tālāk deliģējumus, tad saucās deliģējums šī apakšsadaļa. Ja nav tiesības veidot tālāk deliģējumus, tad būs tikai saņemtie deliģējumi. Tā arī principā var noteikt, vai ir tiesības. Tā, apstiprināsim, bet tagad mazliet tā parādīšu, ka šī ir viss iekšējā sistēma. Tātad, ja no publiskā portāla nevar izveidot deliģējumus, tad vēršamies būvvaldē vai varbūt būvkomersanta reģistrā ar lūgumu reģistrēt deliģējumus, un tad no iekšējās sistēmas arī tātad ir darbiniekiem iespēja, protams, arī ar attiecīgo lomu, jeb tiesību reģistrēt vai pilnvaras vai reģistrēt jaunu deliģējumu. Un tieši līdzīgā veidā tātad arī
deleģējumu izsniedzēju norāda. Šeit tātad var arī norādīt šo ārvalstnieku juridisko personu no iekšējās sistēmas, bet šeit veidojot tātad šo te deleģējumu jānorāda pie UR reģistrācijas numura, piemēram, nevis mītnes reģistrācijas numurs, bet tiesu administrācijas IT numurs, lai pēc tam atpazīst un saprot, uz kuru juridisko ārvalstnieku tas attiecās. Bet, protams, ja tas ir Latvijas uzņēmums, tad deleģējums, tad veidojot arī no publiskā portāla puses paši. Tad arī norāda tiesīgo personu, kurš tātad ir vērsies pēc šī lūguma veidot deleģējumus, tad tāpat fiziskā vai certificētas speciāls fiziskas personas un tieši tāpat arī tiesības tieši tādas pašas kā publiskajā portālā. Tātad šādā veidā veidojam deleģējumus. Un kā jau es minēju, tad pēc tam pieslēdzoties publiskajā portālā, tātad sākotnējā šajā lapā būs iespēja pieslēgties juridiskās personas profilam. Tik tālu tātad būtu par deleģējumiem. Mazliet atgriezīšos pie prezentācijas. Tātad parādīja, kurš kur var reģistrēt deleģējumus, un tālāk mazliet tātad par BūkoMarsanta reģistra e-pakalpojumiem. Tātad atkarībā no šīm tiesībām, ko iedosiet darbiniekam, tālāk tad var veidot tālāk šos iesniegumus. Ja, iesniegumu komandu reģistrācijai BūkoMarsantu reģistrā, iesniegums par izslēgšanu no BūkoMarsanta reģistra. Tātad izmaiņas attiecās uz nākamo šo iesniegumu veidu, ikgadējās informācijas iesniegums BūkoMarsantu reģistram, par ko tātad būs šodienas tālāk arī tēma vairāk. Un šo iesniegumu tātad var veidot līdz 2022. gadam. Sākot ar 2023. gadu, tātad šo e-pakalpojumu vairs nevar izmantot, jo tātad tālāk jau noteiks šo informāciju, šo no valsts ieņēmuma dienesta datiem. Ja, bet ir izveidots jauns e-pakalpojums, tātad tas, kas ir nākamais mums tumšrakstā, ārvalstu BūkoMarsantu un individuālo komersantu ikgadējās informācijas iesniegums BūkoMarsantu reģistram. Tātad personas, kas ir ārvalstnieki vai juridiskās personas vai individuālie komersanti, gan turpina izmantot e-pakalpojumu un iesniegt šo ikgadējo informāciju. Tā. Šeit pa vidu tātad mums vēl palika iesniegums par ziņu izmaiņām. Iesniegums par ziņu izmaiņām BūkoMarsantu reģistrā. Un tātad tur nav izmaiņas, tas paliek. Un priekšklasifikācijas arī ir šie atsevišķie 5 iesniegumi, ja, kas šeit ir uzskaitīti. Bet tātad attiecībā uz šiem e-pakalpojumiem, tātad mums ir izmaiņas, kad tātad šos e-pakalpojumus var veidot tikai no juridiskās personas profila, un tātad nepieciešami tie deleģējumi. Un tātad papīra veidā principā vairs neiesniedzam, bet sniedzam elektroniski. Tā, nākamais, tātad, es ceru, ka mani te vēl dzird. Nākamais būs mums slaidiņš. Tā, man te kaut kā dators interesantu grib apdeitot, bet atgriežoties. Tā, es ceru patiešām, ka mani dzird. Jo man te kaut
kas ir. Dzirdēt, mēs tev dzirdam, Ilze. Labi, tad ir labi. Man te visu laiku matās vienkārši logi, ka man apdeitojās kaut kas. Bet nākamais tātad par to, ka izmaiņas būvkomersantu reģistra e-pakalpojumus, tātad, ja jūs veidosiet kādu šo te elektronisko iesniegumu no fiziskās personas profilu, tad jums parādīs kļūdu, kad jāpārslēdzās uz juridisko personu. Un tad tātad atkarībā no tiesībām jūs tad varat izmantot šos te e-pakalpojumus. Vēl papildus sistēmā ir iestrādāts, kad iesniedzot šo iesniegumu elektroniski, kad iesniegums nonāk būvkomersanta reģistrā, tad šos te deleģējumus, uz kā pamata jūs iesniedzāt šo te iesniegumu, redz arī būvkomersanta reģistra darbinieki. Tātad ir pie iesniegumā redzami šie te deleģējumi un arī redz šo te deleģējumu detalizētos datus vai šīs te tiesības, kādas ir deleģējumā. Ja. Un tālāk jau tātad vairāk, ja detalizētāk iziesim cauri šai te šodienas galvenajai tēmai, kas attiecās par izmaiņām, kas ir no tātad šī gada 1. janvāra, ka ir mainīta šī te ikgadējās informācijas aktualizēšanas kārtība, tātad grozījuma ministra kabinetā numur 116 būvkomersantu reģistrācijas noteikumi. Un tātad būvkomersantiem ikgadējās informācijas iesniegumi nav jāiesniedz tātad elektroniskā veidā, šis te e-pakalpojums, ko es jau minēju, kas ir iespējams līdz 2022. gadam, sākot ar 23. gadu, tātad vairs iesniegt nevar, un arī papīra veidā veidlaps vairs nepieņem, izņemot ārvalstu komersantu un individuālos būvkomersantus. Ja, tātad šīs te personas gan izmanto tātad šo te jauno e-pakalpojumu, ko es jau var pieminēju, ārvalstu būvkomersantu un individuālo komersantu ikgadējās informācijas iesniegums būvkomersantu reģistram. Tātad vēlreiz, ka Latvijas reģistrētie uzņēmumi, komersanti, būvkomersanti, savukārt šīta informācija par viņiem tiks saņemta automātiski no valsts ieņēmuma dienesta, no vida datiem, un tātad ņem šo informāciju, jeb datus no gada pārskata peļņas vai zaudējuma aprēķina, tātad neto apgrozījums R10, jeb rinda 10, jeb rindiņa R25 būvniecības pakalpojumiem. Tātad nākamais būs tātad par to arī vairāk uzsvērts, ka ir par šīm te divām rindiņām, tātad neto apgrozījums R10 un R25, un tātad BVKB līdz 30. septembrim aprēķina valsts nodevu par ikgadējās informāciju iekļaušanu būvkomersanta reģistrā, tātad veido automātiski, jeb sagatavo automātiski šo te rēķinu un nosūta būvkomersantiem. Ja, pēc tam tad es arī parādīšu, kur ir rēķini pieejami. Ja, tad rēķini tiek izsūtīti arī uz publisko portālu. Informācija par šo te rēķinu tiek nosūtīta paziņojumā un pieejams juridiskās personas profilā sadaļā rēķini un arī tātad e-pastā jābūt informācijai un arī saitē, linkam uz šo te rēķina izdruku. Un šīs te valsts nodevas apmaksas termiņš ir 30. novembris. Tātad, ja nav saņemti dati no
valsts ieņēmuma dienesta, vai nav iesniegts šis te iesniegums par ārvalstu būvkomersantu un individuālo komersantu ikgadējo informācijas iesniegumu, ja, tad tālāk jau notiek šī izslēgšana. Tātad, principā, šajā slaidiņā ir uzskaitīti šie galvenie punkti, tātad, kā ir mainījies, kad sākot no 1. maija saņemam šo te informāciju no viddatiem, ārvalstnieki un individuāli komersanti sniedz, tomēr turpina sniegt iesniegumu, kas ir jaunais e-pakalpojums, sagatavo automātiski šos rēķinus, tad ir jāapmaksā tātad šis te rēķins līdz 30. novembrim, un pēc tam jau tiek vai nu atgādināts vai sūtīti brīdinājumi par to, ka varbūt nav saņemti šie te dati vai nav apmaksāts rēķins, un ja tas nav izdarīts, tad sākās izslēgšanas process. Bet tātad nākamais slaids man ir par šo te ārvalstu būvkomersantu un individuālo komersantu ikgadējās informācijas iesniegumu būvkomersanta reģistrā. Tātad parādīšu, kā izskatās šis iesniegums, un tātad arī šo te iesniegumu tātad var reģistrēt vai sagatavot tā persona, kas ir saņēmusi deleģējumu, ja, vai ar tiesību sagatavot šo te ikgadējos datus. Un tātad tas izskatās šādi, piemēram, es tagad tālāk to rādīšu no testa vidē, teiksim, jā, uz to pašu personu, bet testa vidē, bet tātad jāatver e-pakalpojumi, kas attiecās uz būvkomersanta reģistru, tātad šeit vajadzētu būt, kad arī es esmu saņēmusi jau deleģējumu, ir iedots man deleģējums, ka es varu pārstāvēt šo personu, un e-pakalpojumos skatāmies, kur mums ir būvkomersanta reģistrs un izvēlamies attiecīgi šo te e-pakalpojumu. Publiski vēl šo te e-pakalpojumu arī jūs varat atrast pie būvkomersanta reģistra datiem, kur ir uzskaitīti visi e-pakalpojumi, bet ātrāk, ērtāk droši vien būs šajā te rīku joslā e-pakalpojumi un atrodam attiecīgo būvkomersanta reģistra e-pakalpojumu. Un pirmais ievadas solis, šeit neko neievadam, šeit automātiski nosaka tātad datus no profila. Tas pats ja jau arī citos e-pakalpojumos līdzīgi, ka pirmais ievadas solis ir tāds. Un šajā te iesniegumā principā ir jāaizpilda tikai 2 laukļi, jo kalendārais gads jau automātiski aizpildās pēc noklusējuma, ir jāievada komersanta neto apgrozījums un komersanta ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem. Ja? Un šeit zem burtiņiem arī ir vēl papildus skaidrojumi, ko tas nozīmē, vai, ja, bet tālāk arī šodienas slaidos mums būs papildus informācija par šo te otro lauku par būvniecības pakalpojumiem. Tā, ievadīšu es kādu lielāku summu. Šeit es ievadīšu, protams, tātad šī nav patiesā informācijas, vienkārši kā piemēru rādu. Tad galvenais ir aizpildīt šos te laukus. Te var arī, te bija 2 cipareiz komati, bet skatās, te principā ir šajā te slaidiņā, tūlītās atgriezīšos pēc tam pie tā slaidiņa, arī uzskaitīts, kas ir jāievada. Un nākamais tātad solis ir tāds iesnieguma apskats, tad kreisajā pusītē jūs arī redzat iesniegumu saturu, tad principā 1., 2. ievadas solis, 3. ievadas solis ir iesnieguma apskats, un pēdējais jau ir iesniegšana. Ja, vēl varat dzēst, ja nav sagatavots korekti, vai varbūt jau kāds cits ir sagatavojis, un otru nevajag, notikumu vēsturi un atpakaļ, lai varētu nonākt iepriekšējos soļos. Bet tādus principus mums ir visos e-pakalpojumos, kas ir iestrādāti publiskajā portālā. Un šeit papildus ir iesniedzēja apliecinājumi, un tātad, ja būs tiesība attiecīgā vai parakstiesīgā persona, tad iesniedz.
šeit gan nebūs parasti, tas ir ārvalstnieks, bet tas arī attiecās uz citiem e-pakalpojumiem. Princips ir līdzīgs. Tālāk uzsākta iesniegšana, pēc tam būs status iesniegts, un pēc tam jau, kad ir šis iesniegums nonācis iekšējā sistēmā būkomersanta reģistrā. Ja, šādā veidā aizpildam šo te e-pakalpojumu ārvalstu būkomersantu un individuālo komersantu ikgadējās informācijas iesniegums būkomersanta reģistrā. Tātad šeit arī uzskaitīts tas, ko es tikko rādīju, tātad lauki, kas ir jāaizpild, apliecinājumi, un pēc iesniegšanas vēl atrādīs šo te informatīvo paziņojumu, tātad kur mums augšpusītē tas arī parādās, ka rēķinu valsts nodevai par ikgadējo informācijas iekļaušanu būkomersanta reģistrā ārvalstu komersanti un individuālie komersanti saņems būvniecības informācijas sistēmā pēc iesniegtās informācijas apstrādes. Ja, un tātad saņemot šo te jūsu iesniegumu, tas tātad atkal uzsver ārvalstnieki vai individuālie komersanti, tad nevis no valsts ieņēmuma dienesta datiem, bet no iesnieguma. Uz tā pamata saņems tātad rēķinu. Tā. Te jau redzam, ka tālāk jau nonāca iesniegts, bet es tagad mazliet pārslēgšos uz citu profilu. Vienīgi vēl varbūt tās, pirms es pārslēdzos, tātad šo te iesniegto dokumentu, principā, var arī paskatīties vai ieraudzīt pie iesniegtajiem dokumentiem, tas ir atverot arī juridiskās personas profilu, tur būs sadaļa iesniegtie juridiskās personas dokumenti, ja, un tad tur var skatīties, kas ir iesniegts, kādi dokumenti, varbūt kāds ir sagatavējis, ja ir vēl sagatavējis, tā var dzēst, bet šos te visus elektroniski iesniegtos vai dokumentus vai sagatavotos dokumentus tātad var meklēt pie iesniegtie ir juridiskās personas dokumenti. Tā, tas būtu tik tālu par šo e-pakalpojumu. Es mazliet pārslēgšos tagad uz citu, kurš būs jau saņēmis arī rēķinu un turpināšu ar nākamo tēmu. Tā, nākamā tēma mums ir šī te par automātiskā rēķina veidošanu no vidas saņemtajiem datiem, ko jau vairāk kārt jau uzsvēru, bet šeit mazliet tātad detalizētāk par šiem te diviem laukiem, ko es arī pieminēju, tātad R10, R25, un tātad būvniecības pakalpojumi, es šeit arī atstāju vēl sarkanā krāsā, lai uzsvērtu, ka šeit zem būvniecības pakalpojumiem tātad ietilpst būvdarbi un tai skaitā projektēšanas un arhitektūras pakalpojumi, būvuzraudzības pakalpojumi vai arī inženiertehniskās konsultācijas un citi ar būvniecību saistītie pakalpojumi. Ja. Tātad no šī te peļņas un zaudējuma deklarācijas, tātad rinda 10 un 25, tiek rēķināts šis te rēķins. Ja. Un tātad vēlreiz šeit tiek uzskaitīts, kad valsts nodevas apmaksas termiņš būs līdz 30. novembrim, un par rēķinu tātad arī saņems šo te e-pastu, un rēķini būs pieejami publiskajā portālā. Tātad tas nozīmē, ka juridiskā persona tātad saņems paziņojumu, tātad varat atvērt arī no galvenā paneļa šo te paziņojumu sadaļu, arī uz e-pastu jums nosūtīsies, un šeit jau var arī ieraudzīt, kad ir valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu būkomersantu reģistrā. Tātad, nospiežot uz šo te mazo melno trīsstūrīti kreisajā pusē, tātad mēs izvēršam šo te paziņojumu un varam ieraudzīt tātad šo te ziņojumu, kas jums ir arī e-pastā. Tātad šeit arī varam ieraudzīt šo te pielikumu, kas ir uz šo te rēķina izdruku, rēķina PDF datne.
Ja, bet pats rēķins ir pieejams arī šajā rēķinu sadaļā. Tad te ir augšpusītē arī rēķini. Tad es tūlīt mazliet pārslēgšos uz otru vidi, jo tur mazliet viņas savādāk vizuāli varbūt tās izskatās. Te gan man nebūs droši vien te vēl nekāds rēķins šim uzņēmumam, bet arī te ir mazliet viņas savādāk izskatās vienkārši, bet arī rēķini, ja. Rēķinu sadaļā jums būs pieejams pats rēķins. Bet, protams, varat izmantot iespēju apmaksāt šo rēķinu no savas internetbankas, tad lejupielādējot šo te pielikumu datni, ieraugot tad nepieciešamo informāciju, jūs tālāk tad samaksājiet ārpus BIS sistēmas, bet principā tātad rēķinu tālāk var arī samaksāt no šīs te sadaļas, kur ir rēķini. Šeit redzam arī ir šis valsts nodevs maksājums par ikgadējās informācijas iekļaušanu. Labajā pusē ir opcija poga apmaksāt, tātad šo te pogu spiežot, jūs varat izmantot šo te prām maksājumu modulu, kas ir pieejams arī BIS sistēmā un samaksāt uzreiz no publiskā portāla puses. Bet blakus, tad mazliet pa kreisi, kur ir tāda bultiņa uz leju, tas nozīmē, ka šeit jūs arī varat leju pielādēt to pašu rēķina PDF, kas ir tātad tanī paziņojumā kā saite, jeb links, kur bija uz to PDF datni, principā tas pats. Ja, tātad šis ir tā kā piemērs, kāds izskatās rēķins, ja, bet tātad, kā es minēju, šī testa vide, testa dati, bet tātad uzsvaru vai parādu, kur tātad var ieraudzīt šos te rēķinus, bet vēl par to tātad arī tālāk būs mazlietiņ vēl informācija slaidi, tātad valsts nodevu par ikgadējās informācijas iekļaušanu. Tātad šeit ir tabuliņa, kāda ir šī te valsts nodevs apmērs, un šeit tātad ir uzsvērts tas, ka mēs ar vakardienas piegādi, vakarā tātad atkal rēķiniem ir piegādāts neliels precizējums, ka tātad primāri rēķina no būvniecības pakalpojumiem, ja ir lielāks par 0. Ja, iepriekš bija, ja bija lielāks vienāds par 0, bet tagad, ja ir būvniecības pakalpojumi lielāks par 0, tad rēķina no tās summas, citādi no neto apgrozījuma. Ja, un šeit ir tātad arī ielikta saite, jeb informācija, kur arī detalizētāk par šodienas rādīto stāstīto varat arī redzēt un skatīties jau arī publiskotajā sadaļā. Šeit. Tātad šeit valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu, šeit arī tātad jau no būvkomersanta reģistra darbinieki ir publiskojuši šo informāciju, kur principā ir ļoti labi un ērti pārskatīt šodienas rādāmo stāstāmo jau tā vienā skatā. Ja, tātad tur arī viss ir paskaidrots. Un tātad atgriezīšos atkal pie valsts nodevu par ikgadējās informācijas iekļaušanu. Tātad šis ir tas svarīgākais iespējams slaids, kur ir kā rēķina šos te nodevas apmēru. Tātad, tad nākamā ir precizēts vairāk par rēķina izveidošanu, kam rēķinu un kādā laika posmā rēķina, ja, kad no 1. māja līdz 30. septembrim.
tātad aktīviem vai apturētiem būvkomersantiem. Tikai vēl otrais punkts tātad ir vairāk uzsvērts par tiem, ka ja apturētajiem būvkomersantiem mēnešu laikā pēc būvkomersantu apturēšanas beigām vai atjaunošanas reģistrā pēc apturēšanas. Ja. Bet tātad arī šeit ir uzskaitīts, kad vai nu komersanta neto apgrozījums, ja, vai ieņēmuma no būvniecības pakalpojumiem. Un tad nākamais ir tas, ka ja ir sagatavots šis te rēķins, ko jau arī jums minēju, tad sūta sistēma automātiski arī šo te paziņojumu, kad ir sagatavots tas rēķins. Un tad rēķins ir pieejams jums publiskajā portālā. Es mazliet vēlreiz tātad atgriezīšos arī publiskā portāla tur, kur es parādīšu vēlreiz, tātad, kur var ieraudzīt šo te paziņojumu un kur var ieraudzīt pašu rēķinu. Tātad, ja jūs pieslēdzaties juridiskās personas profilam, tad šajā te galvenajā panelī, tātad pirmkārt jums pie paziņojumiem droši vien būs sarkans, ka ir kaut kas jauns atnācis, tātad varat nospiest uz paziņojumu sadaļu, šeit jūs ieraudzīsiet tātad informācija, jeb paziņojums par šo te valsts nodevu, kur būs links, jeb saite uz šo te rēķina datni, jeb izdruku, savukārt paši rēķini pieejami rēķinu sadaļā. Ja? Tad šis izskatās jaunajā dizainā, kas jums vēl nav piegādāts, bet esošajā dizainā, kas jums ir līdzīgi. Vai nu tad arī paziņojumi, vai nu blakus arī rēķini. Ja? Tas pats, nu, šeit mums nav, bet tās sadaļas es tīri parādu. Tā, un nākamais vēl mazlietiņi, tad tas, ko es tikko jums arī rādīju, jau sistēmā, bet šeit ir ielikts vēl atsevišķs slaids, lai pēc šīs prezentācijas atrādīšanas arī šo prezentāciju mēs ievietosim pie šodienas ierakstu un arī jums būs pieejams, tas jums tātad var noderēt. Bet šeit tātad arī ir uzskaitīts, kur tātad mēs varam ieraudzīt paziņojumu un kur varam redzēt rēķinu, un no rēķinu sadaļas tātad ir šī te opcija apmaksāt. Bet tātad, kā jau es minēju, mums par tiem rēķiniem ir bijis tā kā vairākas šīs te versijas, kā viņas rēķina, vai lielāks un vienāds ar 0 būvniecības pakalpojumos, vai lielāks par 0, tad ir izveidojusies situācija, kad ir arī būvkomersanti, kas ir saņēmuši jau, teiksim, 2 rēķinus, un viens, piemēram, ir anulēts. Tātad var būt šāda situācija, kad viens pirmais rēķins tātad vai nu ir anulēts un saņemts jau otrais rēķins, ja? Un var būt situācijas, kad saņemtie, teiksim, abi rēķini varbūt ir ar vienādu summu, ja, bet tā informācija, ja pamatojums, uz kā tika aprēķināts šis rēķins, būs atšķirīgas. Tātad noteikti, ja ir saņemts tātad rēķins, tad tas pamatojums, ja detalizētā informācija, kā viņi aprēķināja, būs savādāks. Bet tālāk mazliet nākamais slaids informācija par nosūtītajiem rēķiniem, ko es tikko tātad minēju, ka tātad 20. maijā tika izsūtīti rēķini un tika konstatēta šī problēma no valsts ieņēmuma dienesta saņemtajiem datu apstrādi, jeb kā tiek aprēķināts, vai varbūt par šo te būvniecības pakalpojumu summu. Un tāpēc tika izsūtīts 25. maijā atkārtots rēķins. Un kā jau es minēju, tad šī te summa varbūt ir vienāda, bet šī te aprēķina detaļas ir atšķirīgas, un tātad tā ir svarīga informācija, ko mēs glabājam pie rēķiniem. Un tātad, ja maksājums savukārt jau ir paspēts samaksāt uz tā pirmā rēķina pamata,
tad atkārtot maksāt nav nepieciešams. Tad, ja maksājuma dati tiks sasaistīti tad ar konkrēto rēķinu, bet pārmaksas gadījumā tad Būvniecības valsts kontroles birojas sniegs atzinumu par valsts nodevas atmaksu, ar ko tālāk būvkomersants var vērsties valsts ieņēmumu dienestā, lai saņemtu pārmaksāto nodevas daļu. Ja, tātad svarīga informācija tām personām, būvkomersantiem, kas ir saņēmuši šos te divus rēķinus, vairākus rēķinus un varbūt tātad jau paspējuši samaksāt. Bet skatāmies, tātad aktuālākais rēķins būs tas otrais rēķins. Tātad, un te vēlreiz, jā, tātad par šo te 25. rindu, par šo te deklarāciju, tātad šeit vairāk jātiek uzsvērts, kad šajā te 25. rindā ir, jā, šie te būvniecības pakalpojumi, kur tātad ietilpst šie te arī arhitektūras un projektēšanas, būvuzraudzības un inženiertehniskās konsultācijas vai citi saistītie būvniecības pakalpojumi. Ja. Tas, un, ja savukārt šī deklarācija vai šis gada pārskats varbūt šī informācija šajā rindā 25 nav iesniegta pareizi vai nepieciešams precizēt, tātad, lai rēķins tiktu sagatavots par patiesu apgrozījumu apjomu vai par ieņēmumiem no šiem te saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem, ir jāvēršas būvkomersantam valsts ieņēmumu dienestā, lai rastu risinājumu tiktu tātad mainīts, ja precizēt šī informācija attiecīgajos laukos. Ja. Jāizdala tātad 25. rindā. Un ja nākamais tātad vēl par šo te rēķina detalizēto datu atrādīšanu, tātad es jau rādīju, ka mums tātad ir šī te rēķina sadaļa, kur mums ir rēķini sarakstā, bet uzspiežot uz šo te rēķinu sarakstā var ieraudzīt tātad detalizēto informāciju. Vai, protams, arī šī te pati detalizētā informācija, jeb ir šajā izdrukā, ko jūs arī saņemat PDF datnē. Un tas tātad nozīmē šeit, kur mēs esam rēķina sadaļā, ja mēs spiežam šeit uz pamatojumu, jeb uz šo te rindiņu, tātad atvarās pats rēķins, kur tātad mēs redzam šo te pamatojumu, jeb detalizēto informāciju. Un tātad savukārt no saraksta iespējams apmaksāt vai nu lejup ielādēt rēķinu, kur tātad arī ir šī pati detalizētā informācija savādākā formātā. Tā. Nākamais jau par paziņojumiem. Tālāk, tātad, ja nav vēl rēķins saņemts, tātad tas nozīmē droši vien, ka vai nu nav saņemti vēl šie te dati par šie te finanšu rādītāji vai finanšu informācija no valsts ieņēmuma dienesta, tātad vai nu nav datos šī informācija, vai ārvalstnieki vai individuāli komersanti nav iesnieguši tātad e-pakalpojumu. Tātad sistēma automātiski sākot no 1. septembra sūtīs šāda veida paziņojumu, tātad atlasīs būvkomersantus, ja kuriem nebūs šī informācija un izsūtīs paziņojumu. Tad šāds izskatīsies brīdinājums, ja tie datumi mazliet atšķirsies, jo šeit ir uztaisīts kā piemērs, bet šo te paziņojumu sūtīšanu principā Būvniecības valsts kontroles birojas var kontrolēt ar parametriem un iestatījumiem, bet šādu te paziņojums var būt, ka saņems kāds būvkomersants. Bet viņai tātad būs pieejami paziņojuma sadaļā, tātad vai nu galvenajā panelī paziņojuma vai e-pastā būs šāds te informatīvais brīdinājums. Nākamais
paziņojuma veids, kas ir iestrādāts būvniecības informācijas sistēmā attiecībā uz šīm te izmaiņām par BūkomerSanta ikgadējo datu iekļaušanu, tātad ir par neapmaksātajiem rēķiniem. Tātad savukārt, ja ir izsniegts rēķins, nosūtīts rēķins, bet nav savukārt samaksāts līdz šim te 30. novembrim, tad savukārt tiks sūtīts, ka nav saņemts šis te rēķins, un arī līdzīgā veidā kā iepriekšējā vienkārši būs ziņojums, paziņojums par tikai ar attiecīgo tekstu, varbūt viņš tiks vēl precizēts, nemāku teikt, bet par to, ka ir neapmaksāti rēķini. Tīri, lai brīdinātu, ka nav nosakta varbūt tās visa šī te summa, kas tika aprēķināta. Jo tālāk, tad nākamais process, ja nav samaksāts rēķins vai nav saņemta informācija par neto apgrozījumu vai būvniecības pakalpojumiem, tātad ir izslēgšanas process. Tātad izslēgšanas process, tad, ja līdz 30. novembrim nebūs samaksāta šī te valsts nodeva, nebūs tātad ienākusi naudiņā valsts kases kontā, tad arī tātad tālāk BūkomerSanta reģistra darbinieki var uzsākt šo te izslēgšanas procesu. Ja? Un šeit tātad atkal ir ielikta šī te papildus informācija, kurš šīs te izmaiņas attiecībā uz šo gadu, kā tiek iekļaut informācija BūkomerSanta reģistrā. Ir šeit divas saites linki uz publisko informāciju, tātad es mazliet arī to atvēršu. Tātad viens ir šis, tātad par ikgadējās informācijas atjaunošanu BūkomerSanta reģistrā un uzņēmumu gada pārskata aizpildīšanu, un otrs ir šis. Līdzīga informācija, mazliet savādāk, bet arī tātad uzsvērti šīs te divas rindas un uzskaitīts šis te pats process, ko mēs šodien izgājām cauri, un arī informācija par valsts nodevas apmēru, un tātad ar BūkomerSanta izslēdz no BūkomerSanta reģistra, ja nav iesniedzis vidā šos te gada pārskata datus, vai arī tātad nav samaksāts rēķins, nav samaksāta valsts nodeva. Ja, vai vēl trešais sniedzis nepatiesas vēl ziņas, tātad vai ārvalstnieku gadījumā, protams, šis te iesniegums nav iesniegts vai individuālais komersants nav iesniedzis ikgadējo informāciju. Tā, tas būtu par izslēgšanu, vēl par izmaiņas BūkomerSanta ikgadējo datu atrādīšanā. Tātad tas ir, kur BūkomerSanta datus var apskatīties publiskajā portālā, tātad tur vairs nebūs šāda informācija, ka pašu spēkiem bez apakšu uzņēmējiem sniegto būvniecības pakalpojumu apjomu vairs netiek atrādīta, un būvniecībā nodarbināto skaits arī vairs netiek atrādīts. Ja, tas ir zem statistikas, kur ir tie grafiki, un savukārt, jā, šeit savukārt, kur mums ir informācija par BūkomerSanta darbību, tur atbilstošā pārskata gada detalizētie dati vairs netiek atrādīti. Tas būtu par to, kas tiek pamainīts šajā te BūkomerSanta datu atrādīšanā, un nākamais ir mazliet informācija par to, ka šos te apmaksātos rēķinus, tātad maksājumu
attiecināšana uz šo te valsts kases saņemto informāciju, tātad šie te samaksātie rēķini tiek sasaistīti ar maksājumu. Tātad, lai nosaktu šo te summu. Šeit tātad ir iestrādāts tāds automatizēts process, kad sistēma mēģinās noteikt, vai šo te attiecināšanu veikt automatizētā veidā, bet ir atstāta, protams, arī iespēja būvkomersanta reģistra darbiniekiem, ka atsevišķos gadījumos, kad to nevarēs noteikt automatizētā veidā, manuālā veidā varēs tātad piesaistīt vai attiecināt ar šo te valsts kases maksājumu. Ja. Tātad tā ir tāda tīra informācija, ka šie te rēķini un valsts kases maksājums tiek sasaistīti, attiecināti, tātad, lai saprastu, ka viss ir samaksāts. Un pēc tam, tātad, ja visa naudaņa ir samaksāta, tad ir vēl papildus šāds process būvkomersanta informēšana par apmaksas saņemšanu. Tātad arī līdzīgā veidā, kā es rādīju, ka ir iestrādāti cita veida paziņojumi, tātad ir šāda veida paziņojums ar šādu tekstu, protams, tajos lauciņos, kur tad ir datums, mēnesis, gads, tur būs aizpildījusies automātiski informācija, un rēķina numurs būs jūsu rēķina numurs, kad ir saņēmis informāciju par ikgadējās nodevas rēķina apmaksu, ka viss ir samaksāts. Tad vēl šāds papildus process, ka viss kārtībā, viss ir samaksāts. Un pēdējais slaids, jeb informācija šodienas semināram, ir klasifikācijas aprēķinam. Tātad šīs te izmaiņas ar mazliet ietekmē varbūt šo te klasifikācijas aprēķinu, tāpēc, ka kādreiz tātad klasifikācijas aprēķins tad notika pēc tam, kad tika parakstīts lēmums par ikgadējo informācijas iekļaušanu būvkomersanta profilā, bet tagad tātad šī te informācija tiek iekļauta tad, kad ir apmaksāts rēķins, kad ir tātad šis apmaksa saņemta, tad tādā brīdī principā iekļauj šo te informāciju būvkomersanta profilā, un pēc tam notiek šī te klasifikācija. Ja, tātad datus reģistrēs pēc valsts nodevas pilnas apmaksas. Ja, tātad no šogad, tātad sākot, datu reģistrācija ir pēc valsts nodevas pilnās apmaksas. Jā, tātad pēdējais punkts, ka noteikums, kad būvkomersanta klasifikācijas noteikumi 32. 5. apakšpunkts ir noteikts, ka tātad 4. kritērijs kopējais sniegto būvniecību pakalpojums apjoms 3 iepriekšējos darbības gados tagad atbilst šai te 25. rindiņai, kas šodien tika uzsvērts vairākas reizes. Ja, tātad, un šeit ir ielikt arī neliela tātad tabuliņa, tīri kā piemērs vai periods un klases aprēķins, ja, tātad šādā veidā. Tātad, tas būtu paldies no manas puses par klausīšanos. Tagad būs iespēja jums uzdot jautājumus rakstiskā veidā. Es domāju, ka jautājums sadaļa jau ir atvērta jums. Tātad es ceru, ka kolēģi jau ir pieslēgušies un jau arī rakstiskā veidā jums palīdz atbildēt, teiksim, uz šiem te palīdz, sniegt jums atbildes. Un es mazliet tad pārslēdzos arī uz šo te jautājumu sadaļu, paskatīšos, kas tur notiek, kas mums tur vēl ir aktuāls no jautājumiem. Ļoti maz jautājumu jāatzīst.
Tā, te ir viens. Tā, ka šo es varbūt tās aizvēršu. Tā, uz uzņēmuma e-pastu ir atnācis rēķins par ikgadējo informācijas iekļaušanu, bet pāri šim rēķinam uzraksts projekts, un viss sadaļā rēķina nav nekas saņemts. Mazliet ne projekts. Uzraksts projekts, rēķins ir uzraksts projekts. Projekts vai sagatava? Es domāju, ka sagatava, ka nav vienkārši pareizi uzrakstīts. Jo jā, mēs pirmajā piegājienā nosūtījām, diemžēl, izdrukas ar uzrakstu sagatava, bet korektu izdruku var no rēķinu sadaļas dabūt. Un kā jau Agnese atbildēja uz šo, ka visdrīzāk jāpārbauda deliģējumus, ja rēķinu sadaļā šos rēķinus neredz. Jā, ja jūs kaut kur uzspiežat, teiksim, uz e-pakalpojumu, mēģināt aizpildīt, jums izmet pieeja liekta vai rēķinos, jums izmet pieeja liekta vai nevarat pielādēt varbūt datni vai nav pieejama datni, tā tad nozīmē, ka nav attiecīgās tiesības to skatīties, darīt, tad izmet ārā arī, varbūt arī pat no juridiskās personas profilu un jāpārslēdzās. Tas jā, varbūt tāds šobrīd, ja pieeja liekta, tad izmet ārā. Un jāatrod atkal atpakaļceļš. Bet jā, maz jautājumu. Varbūt vēl kāds tur jautājums paslēpies. Reku vēl viens ir, kāds ir vēlākais termiņš, kad gada pārskatam jābūt iesniegtam EDS, lai būvkomersants saņemtu informāciju, sagatavotu rēķinu, būvkomersants netiktu izslēgts. Piemēram, mūsu uzņēmuma gada pārskats Valsts ieņēmuma dienestā pagājušajā gadā tika iesniegts 6. novembrī. Tātad tas, jā. Tātad jautājums, līdz kuram datumam jāiesniedz vidā? Nu jā, šobrīd jā, tas process mums jau uzsākās jau līdz tam 30. novembrim. Tā, bet jā, par viddatiem varbūt kolēģi varat palīdzēt atbildēt. Agnese varbūt zina. Nu, vispār rēķinu veidošanas process, šis masveida rēķinu veidošanas process ir paredzēts līdz septembrim vai septembra beigām. Principā noteikumi nosaka to, ka idejiski ir tā, ka mēs kā reģistra iestāde taisam rēķinu līdz 30. septembrim. Tā vismaz šobrīd ir pēc noteikumiem, tas, laikam, algoritms ir tāds. Līdz ar to, tad būtu korekti tas. Es nezinu, kā ir Alla. Visticamāk, pēdējie varētu tikt izsūtīti rēķini 30. datumos, līdz ar to tas būtu tāds kā termiņš. Jā, tieši tā. Vienīgi jārēķinās, ka mums vajag dienu, lai mēs vēl vida datus saņemtu, ka mēs saņemam no vida datus un nākamajā dienā veidojam rēķinus. Tāpēc, principā, labāk būtu uz 28. 29. Un es vēl nezinu, cik ilgi vids viņus apstrādā, lai nodot mums. Vēl viens jautājums ir ienācis. Labdien, kāda ir šī reģistra būtība? Kādu pakalpojumu mēs saņemam par nomaksāto nodevu? Ko tā dod mums uzņēmumiem un mūsu klientiem? Es varbūt atbildēšu arī kā viens no reģistra iestādes darbiniekiem. Principā būtība ir tāda, ka tie, kas saņem pakalpojumu, var pārliecināties to, ka jūs esat legāli un jūs maksājat nodokļus. Un, principā šajā gadījumā reģistra būtība nosaka to, ka vienkārši ir ministra kabineta noteikumi, kurus izdeva ekonomikas ministrija, kas noteica to, ka Latvijā visiem būvkomersantiem ir jābūt reģistrētiem. Līdz ar to ir pietiekami daudz lietu dzīvē, kuras īsti varbūt mēs nesaskatām nekādus
plusus priekš sevis. Taču šajā gadījumā tas lielākais pluss ir sabiedrībai. To, ka sabiedrība redz, ka jūs esat legāls būvkomersants, viņi var pārliecināties par jūsu būvspeciālistiem un attiecīgi, jā. Paldies. Jā. Esam atbildējuši uz jautājumiem, vairāk jautājumu nav. Liels paldies, kas klausījās, skatījās. Ieraksts tātad būs pieejams arī pie apmācībām. Tātad tas ir publiskajā portālā, kur mums ir aizvadītās apmācības. Tūlīt tās parādīšu, kur tas ir. Tur būs ierakstīns, tur būs arī mums šeit ir sadaļa apmācības un bijis webināra arhīvs. Tātad šeit būs informācija par šodienas semināru, te jau redzam. Un tad būs aizvadītās, šobrīd viņi ir kā aktuālais, tad būs iepriekšējie, būs prezentācija, būs arī pieejams ieraksts. Ja, tātad šobrīd liels paldies, kas klausījās un skatījās, un šeit arī slaidiņā ir tātad saite uz šo te apmācību video arhīvu. Un jā, protams, vēlams arī aptaujas anketiņu, bet nav obligāti, bet ja nav slinkums vai nav žēl, būtu labi arī aizpildīt. Liels paldies, paldies kolēģiem, jauku dienu un tiekamies atkal citā seminārā par būvniecības informācijas sistēmas jaunumiem. Atām!